Labdien, kolēģi! Šodien mēs esam nonākuši līdz 7. lekcijai. Šodienas saturs mums ir diezgan sarežģīts. Tie ir datu bāzes, datu organizācijas paņēmieni. Ļoti īsi parunāsim par tabulvietām un datu failiem. Praktiskāk to varbūt apskatīsim praktiskos darbos. Un tad dažādas datu indeksēšanas un pieejas metodas. Par to, kur glabājas datu bāze, detalizēti mēs runājām pagājušajā lekcijā. Mēs patiesībā nenonācām līdz tam, kur glabājas datu bāze, bet mēs ilgi un dikti runājām par to, kur vispār glabājas dati. Un jums mājās bija to visu apdomājot jānonāk pie secinājuma, ka acīm redzot arī datubāzes dati glabājās tur, kur visādi citādi dati glabājās. Ja jūs līdz šādam secinājumam nonācāt, tad acīm redzot tā tēma ir izsmelta. Savukārt, kur tie dati glabājās, ja jūs ziniet, kas ir failu sistēma, mēs arī jau praktiskajos darbos skatījāmies un nākamajos vēl nedaudz paskatīsimies detalizētāk. Un tāpēc šodien mēs tādā vispārīgā līmenī vēl atgādināšu šādu schēmu, kad datu bāze glabājās, protams, vairākos failos, un ja tās datu bāzes nav lepnas, tad viņas izmanto operētāju sistēmas piedāvāto failu sistēmu. Ja viņas ir lepnas, tad viņas var izmantot jēlu nesagatavotu disku un veidot pašu savu failu sistēmu. Bet ir vēl tāds jauns jēdziens, kas tādās netriviālās datubāzēs pastāv, tā ir tabulvieta, angļu valodā table space. Un tas ir tāds jēdziens, kas lielākoties pēc manām domām ir ieviests datu drošības, un šajā gadījumā drošība ir kā security, nevis kā uzticamība, iemeslu dēļ, jo atsevišķas tabulvietas var atsevišķi pieejas tiesības vienkāršāk viņām regulēt. Un tādām resnām datubāzēm kā Oracle, piemēram, tur neviens lietotājs nav super-tuper users pa visu datubāzi, viņš var būt super-tuper users tikai pa vienu tabulvietu. Un tad šādām datubāzēm tad bieži vien ir tā, ka ir viens datubāzes servers, kas apkalpo ļoti dažādus klientus vai ļoti dažādas lietojuma programmas, un tad tos datus glabā atsevišķās tabulvietās, un tie tur potenciālie klienti nekādā veidā nespēja ieraudzīt to, kas viņiem nepienākās ieraudzīt. Ja jūs esat praktiski mēģinājuši kaut kādu nebūt datus iebarot datubāzē, kaut vai Microsoft Accessā, vai arī OpenOffice Base, vai kaut kur tādā vienkāršā, tad noteikti tas, ko jūs ieraudzīsiet, ir tas, ka datu bāze vienmēr aizņem vairāk vietas cietajā diskā, nekā tas vienkāršais teksts, kaut kādi dati, ko jūs glabājat. Piemēram, ja jūs Notepadā vai Geditā sarakstiet tur 85 rindiņas ar vārdiem un uzvārdiem, un pēc tam šo parasto tekstu, kurā ir 85 rindiņas, ieliekat datubāzē, kurā ir, piemēram, tur 2 lauki, vārds un uzvārds, un 85 rindiņas kļūst par 85 ierakstiem, tad pavisam kopā tas datubāzes fails paliek lielāks nekā tas vienkāršais teksta fails. Jā, tad par to mēs runāsim detalizētāk šajā lekcijā, bet galvenā lieta ir tāda, ka, ja jums tas saraksts ir sakārtots, un jums vajag no 85 rindiņām 4. rindiņā ielikt jaunu rindiņu, tad jums 81, ja nemaldos, rindiņa ir jāpadzen pa vienu uz leju. Un teksta redaktorā tā ir diezgan triviāla operācija. Katrs, kas to ir darījis, ievietojas jaunu rindiņu, tad daudzām citām redz, ka tas notiek tā diezgan veikli un automātiski. Datubāzēm, ja grib veidot tādus sakārtotus sarakstus, jādara tieši tas pats, bet datu bāzes, kā likums, neoperē ar 85 ierakstiem. Un iedomājieties, ko teiks jūsu teksta redaktors, piemēram, Notepats, tad, ja jums būs nevis 85 rindiņas, bet 85 000 rindiņu. Es domāju, ka 99% gadījumu jums tas Notepats uzkārsies tajā brīdī. Vai arī Windows uzkārsies, ja jūs ļausiet tam Notepadam pietiekam daudz resursus tajā brīdī paņemt no Windows piedāvātajiem. Un ar to arī tā lieta beigsies. Datubāzes ir paredzēts tam, lai šādās dīvainās operācijās tāda brīnuma nenotiktu.
Un, lai tāda brīnuma nenotiktu, tad, protams, tur parādās tās tukšās vietas, kas tiek viltīgi izmantotas, lai tādas it kā vienkāršas darbības ar nelieliem datu apjomiem, bet lai viņas varētu izdarīt arī tad, ja datu apjomi ir pietiekami lieli. Un, lai datu bāzes ar to tiktu galā, tad viņas tos datus kārto nevis tā ļoti prastā veidā, kā parasts neformatēta teksta redaktors, bet datu bāze tos datus uzskaita pa tādiem klucīšiem, jo, kā labi zināms, senais romiešu Jūlija Cēzara teiciens skaldi un valdi ir spēkā arī datu bāzēs. Un, ja skatās no augšas uz leju, tad tajā brīdī, kad mēs raugāmies uz tabulu vietām, kuras ir saglabātas vienas vai vairākos failos, tad tajā brīdī, kad tas fails tiek izveidots, viņš tiek izveidots pēc datu bāzes apsvērumiem, paķerot tādus datu gabalus, kas nav precīzi tik lieli, cik liels ir jūsu apstrādājamo datu apjoms, bet tik lieli, cik liels datu bāze ir ērti apstrādāt. Un vairumā gadījumu ērti apstrādāt datus datu bāzē ir vieglāk, ja tie ir bišķiņi lielāki, bišķiņi brīvāk organizēti, nekā tie faktiskie dati, kas jums ir jāsaglabā. Un līdz ar to viss tā saimniecība tiek glabāta tādos klucīšos, no kuriem lielākos sauc pa segmentiem. Tad dažām datu bāzēm ir arī tāds jēdziens kā ekstents. Man liekas, ka visām datu bāzēm tāda nav, bet pats mazākais pārvaldāmais apgabals ir viena datu lapa. Jūsu latviešu valodas grāmatā, tā I. Danneberga redakcijā, tas sauc pa datu bloku. Un datu bloks parasti ir ar kārtu 2 kilobaiti. Un pat, ja jums vajag ierakstīt tikai 85 baitus, tad visticamāk pirmais fails jums būs vismaz 2 kilobaiti liels. Protams, tad, kad jūs no 85 baitus uzaudzēsiet līdz 125 baitiem, jums tā lapa tāpatās noteikti paliks 2 kilobaitu robežās. Taisn tāpēc, ka ne jau viņai vienmēr vajag tur 4 reizes vairāk diska vietas, bet viņai vajag 4 reizes vairāk diska vietas, kamēr tā nav pietiekami labi aizpildīta. Un tad tādā veidā, pieķerot klāt tādus diezgan viegli menedžējumus apgabalus, tad datu bāzes tie dzinēji tiek galā ar visām tām riebeklībām, kādas jūs ar datiem varat darīt. Tur ievienot jaunu ierakstu kaut kur pa vidam, izdzēst kādu ierakstu, pielikt kaut ko galā klāt un tam līdzīgi. Un tad, ja mēs raugāmies uz vienkāršu tādu datu bāzi, kas šajā gadījumā mums ir ar 8 ieraksti vai 9 ieraksti, ja sāk no nulles. Un tad, ja mēs tos datus rakstam vienkārši teksta redaktorā, tad mēs, protams, varam to sarakstīt kā vienkārši neformatēt tekstu, un katru ierakstu beigās mums ir jauna rindiņa. Un gadījumā, ja šie datu lauki tajā, kurā ir kods, kurā ir kaut kāds tur pilsētas nosaukums un vēl kaut kāda tur viltīga lieta, ir skaidri zināms datu tips un tas lauka garums ir fiksēts, tad datu bāzes dzinēji rīkojas ļoti tuvu teksta redaktoram. Viņi tādā pašā veidā arī to glabā. Un mēs varam mēģināt paskatīties kaut ko līdzīgu. Jūs varat redzēt, kādā veidā MySQL glabā vienu ierakstu, kurā ir fiksēti datu lauku garumi. Tātad vienmēr zināms, cik daudz baitu aizņems viens ieraksts. Un tādā gadījumā, ja neskaita šādus tādus binārus datus, veiku šos te punktiņus, var apstīties viņu heksadecimālos kodus, tie dažādi tur atdalītāji, tad šie dati tiek glabāti gandrīz vai tā kā teksta redaktorā. Tāpatās kā tur sarakstīt teksta redaktorā, plakans teksts, tāpatās tas ir arī MySQL datubāzē. Tā kā tās menedžmenta izmaksas šajā gadījumā nav ļoti augstas. Bet tad, kā jau es teicu, riebeklības parādās tajā brīdī, kad jūs kādu no ierakstiem, piemēram, 3. izdzēšat.
Un atkal, ja jūs rīkojaties ar teksta redaktoru, tas ir ļoti eleganti. Jums visi atlikušie ieraksti pabīdās pa vienu rindiņu uz augšu. Tā kā datubāzē jūs varētu iedomāties, ka tie citi ieraksti arī pabīdīsies pa vienu uz augšu. Bet datubāze tā parasti nedara, jo viņa dzinēji paredzēti nesalūst arī tajā brīdī, ja jums tur ir nevis 8 rindiņas, bet 80,000 vai 80 miljonu rindiņas. Un tāpēc tad mēs atgriežamies tagad detalizētāk pie tās lapas, kādā veidā datubāze glabā datus. Un viena lapa ir apzīmēta ar vienu šo taisa stūri. Un tās lapas izmērs, viņi, protams, var mainīt, vadoties pēc saviem apsvērumiem, uztaisīt lielāku vai mazāku. Bet, pieņemsim, ka viens šīs taisnas stūra izmērs ir tie 2 kilobaiti. Teiksim, 30 x 60 baiti. Tāds data apgabals failā. Un tātad, lai arī jūs to triviālā gadījumā neredzat, tad tie ieraksti tiek glabāti nedaudz viltīgākā veidā, jo šo ierakstu menedžments notiek nevis vienkārši kā teksta redaktorā, bet neparasti kā datubāzē. Un tad viena šāda lapa sastāv no sekojošām daļām. Tad ten ir apmēram 30 baiti, ten ir apmēram 60 baiti. Un kamēr tā lieta ir triviāla un viss notiek vienkārši, jums tie ieraksti seko viens pēc otra, ir ceļš, ja tie ir fiksēta garuma ieraksti. Un tad, protams, ja tie ieraksti neaizņem visu lapu, tad vienā šajā lapā var būt arī neizmantots apgabals. Bet ar to lieta vēl nebeidzas. Lapas, te viņš nezinu, kāpēc ir zīmēts apakšā, bet vispār tas ir lapas headeris, galvene, ir metadati. Un tajos metadatos datubāzu dzinēji raksta dažāda veida informāciju, bet vispārīgā gadījumā tur, piemēram, var būt pateikts, cik daudz ieraksti glabājas vienā šajā lapā. Tad tur vēl var pateikt, piemēram, cik daudz tur ir aizpildīta telpa, cik daudz neaizpildīta telpa. Un gadījumā, ja jūs kādu no ierakstiem izdzēšat, piemēram, otro ierakstu pēc kārtas, tad datubāzes dzinējs var piefiksēt arī tādu lietu, cik daudz tur ir šāda fragmentēta telpa. Fragmenti nozīmē to, ka ten ir vērtīga informācija, ten nav vērtīga informācija, ten ir vērtīga informācija, ten ir vērtīga informācija, tie atkal nav. Un tad datubāzes dzinējs tajā brīdī, kad viņam ir brīvs brīdis, vai jūs viņam dodat spērienu un sakat, kad viņam vajag tās lietas piekārtot, tad viņš var meklēt tādas lūk lapas, kurās ir šie te fragmenti, un viņas piekārtot. Un tad tehniskās detaļas tur var būt daudz un dažādas, tur kāda informācija glabā, bet tad tā ideja ir tāda, ka tas viens menedžējamais apgabals datubāzē ir lūk šāda lapa, un ja tie dati ir elementāri, tad viņus raksta līdzīgi tā kā teksta redaktorā vienu pēc otras, tikai viena šāda apgabala ietveros tās lapas sākumā vai beigās, ierakst arī meta informāciju kaut kādu. Tur var būt arī teikts, kuras tabulas dati tajā lapā glabājās, un vēl visādas lietas. Bet tas konkrēti šīs detaļas jau ir atkarīgs no tā, kāds datubāzu dzinējs. Un bišķiņ netriviālāk gadījums ir tajā gadījumā, ja jums ir mainīga garuma ieraksti. Piemēram, jūs kādam no laukiem tabulā esat definējuši, ka tas ir, kā Microsoft Accessā, tas saucās memo lauks. Un MySQL gadījumā tas bija kaut kāds varčars, kuram tur garums varēja būt no 0 līdz tur maksimāliem garumam baitu. Un tad princips ir līdzīgs, tikai tas izstās nedaudz sarežģītāk. Jo tādā gadījumā, ja mums tie viena ieraksta garums nav skaidri zināms, tad viņi, protams, var sakārtoties nevis tādos smukos lucīšos, bet, būtu tie lucīši dažāda garuma. Un tādā gadījumā vienā tajā lapā, tajā metainformācijā raksta bišķiņu vairāk lietas, raksta, piemēram, cik daudz šajā lapā ir ierakstu, cik katrs ieraksts ir garš, kur viņš sākās, lai varētu izrēķināt. Ja mums vajag no šīs lapas izķiksēt ārā kādu 6. ierakstu, tad mums jāzina, ka tas 6. ieraksts sākas šeit,
ka viņš ir tik un tik baitas garš, tad tajā vietā viņš beidzās. Un arī, ja jūs tur pamazām tos ierakstus gan pievienot, gan dzēšat, tad tajā data apgabalā, vienā lapā, varbūt tā, ka tie ieraksti neseko viens otram glīti pēc kārtas. Tad arī tā, ka tajā data apgabalā viņi ir, vairāk vai mazāk izmētāti, un viņas ietver brīvus telpas apgabals. Un atkal, ja jūs iedodat datu bāzes zinējumu spērienu un tikt ar šādu fragmentāciju galā, viņš to visu var atkal piekārtot, bet tas prasa tik daudz laika, cik jums ir ieraksti. Ja jums tur 100 miljoni ieraksti ir jāpiekārto, tad tas nebūs dažu sekundžu jautājums. Un tad tāpat kā vienkāršākā gadījumā, protams, tiek uzskaitīts aptuveni, cik daudz tur ir kaut kādi fragmenti tajā lapā, cik daudz ir izmantota telpa, cik daudz ir brīva telpa. Un datu bāzes zinējs tad var attiecīgi vēl pieskaņot, cik daudz viņi normālos gadījumos ļauj izmantot datu apgabalam, cik daudz atstāt kaut kādām rezerves vajadzībām, un visādas tādas lietas. Šis noteikums, cik daudz rezervēt, ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs gribat mainīt esošos datus. Ja jums tās datu bāzes ir tādas tā kā arhīva tipa datu bāzes, ka jums ir tikai jāpievieno jauni ieraksti, bet esošos jūs nemainat. Lielākā tiesa datu bāzes ir tādas. Ja reiz students ir piereģistrēts, tad parasti viņu nedzēš ārā un jaunu viņa vietā neliek. Viņam tur varbūt uzvārdu pamaina kādu reizi vai kaut ko tādu. Tad, protams, nav vajadzība katrā tajā datu lapā rezervēt pārāk daudz brīvas vietas. Tie jums ir tāda veida dati, kur tie esošie dati tiek ik pa laikam mainīti, un tad ir vērts šajā rezervētajā apgabalā atstāt vairāk vietas, lai tam datu bāzes zinējumi ir bišķiņi vienkāršāk ar to visu tik galā. Kā īsti tie ieraksti datu bāzē tiek saglabāti? Ja tas vienkāršākais veids, ko mēs jau redzējām vienā MySQL piemērā, ir tāds ierakstu saglabāšanas veids, ko sauc par kaudzi. Un kaudze tas ir ieraksti, tiek krāmēti kaudzē, tādā veidā, kā jums viņi ir jākrāmē. Jūs neinteresēties par to, vai tur apakšpusē ir lielāki ķieģelīši un augšpusē mazāki, bet tādā kārtībā, kā jums tos ķieģeļus piedāvā lietotāji, tādā kārtībā jūs viņus sakrāmēt. Ja nevar glīti sakrāmēt, tāpēc, ka pa priekšu dod mazus un pēc tam iedod lielus, tad nevar glīti sakrāmēt. Tad tajā datu bāzē ir tajā kaudzē vairāk caurumu un brīvu vietu, nekā varētu būt, ja tas tā nenotiktu. Un šādā kaudzē patiesībā ieraksts krāmē ļoti bieži. Ja jūs īpaši to nenorāda tam datu bāzes zinējumu, ko ar tiem ierakstiem darīt, tad viņš viņus arī krāmē kaudzē. Un ja jūs pa priekšu viņam iedodat daudzas mazas ierakstus un beigās vienu lielu ierakstu, un tas lielais ieraksts vienā tajā datu lapā neieliena, tad viņš tam jaunam ierakstam uztaisa jaunu datu lapu, un tad īpaši par to neinteresējās. Plusi tam ir tādi, ka princips ir ļoti vienkāršs, tur nav nekādas domāšanas uz atpakaļ uz priekšu, datus ir pievienot ļoti vienkārši, tur nav nekāda milzīga aprēķina jāveic. Mīnus ir tāds, ka ja jums jāatrod viens konkrēts ieraksts, kaut kāds students Jānis Bērziņš, tas var būt diezgan piņķerīgi, jo tas Jānis Bērziņš atrodas tur, kur viņš tajā kaudzē ir iekrāmēts. Un otrs mīnus ir tāds, ka pēc data dzēšanas paliek neizmantotas vietas, jo to vietu var izmantot tikai tad, ja jūs Jāni Bērziņu izdzēšat, un pēc tam tieši tādus pašus datus ar tādu pašu datu apjomu, tādu pašu datu garumu atkal gribat ierakstīt. Vārds sakot, jūs varat cerēt, ka tajā brīvajā caurumā, kur tas caurums ir, jums tas jaunais ieraksts ļoti feini ielīdīs. Ja viņš tur neieliena, tad datu bāzes zinējs darbojas ļoti vienkārši. Viņš uztaisa jaunu datu lapu un pieliek tai kaudzei to jauno ierakstu klāt. Un tad līdzīgi tāpat kā ar Windows FAT failu sistēmu ir parādis tāda lieta kā datu fragmentācija. Ja jūs daudz datus dzēšat, tad jums visticamāk caurumi parādīsies, kurus jūs normālā gadījumā aizpildīt nevarēsiet. Jo datu bāzes zinējumi vienkāršāk viņus izveidot jaunu brīvu vietu, nevis tur iesprausties starp kaut kādiem caurumiem iekšā.
Un nākamais variants, kādā veidā organizēt datus, lai meklēšana un pārlase strādātu nedaudz ātrāk, ir tāds variants, kas saucās par saistīto sarakstu. Angļu valodā linked list. Grāmatā viņš ir diezgan dīvaini nodēvēts pa virknes failu. Un saistīts saraksts atkal principā ir ierakstu kaudze, tikai tā kaudze nedaudz neparasta ar to, kad ir papildu metadati, kad katra ieraksta beigās ir norādīts norāde angļu valodā pointer vai reference uz to, kurš šiem datiem ir sekojošais ieraksts. Sekojošais ieraksts domāts kaut kādā sakārtotā veidā. Piemēram, ja mums tur vajag pēc pieaugošiem cipariem vai pēc pieaugoša alfabēta, tad katras kaudzes ieraksts pasaka, ja gribi pārlasīt pēc alfabēta, tad pēc šī ieraksta seko šis ieraksts un tā tālāk. Vārdu sakot, pirmā lapa ir tāda metainformācija, kas apraksta, kādā veidā tas saistītais saraksts veidots, un tad katrs viens ieraksts dod norādu uz nākamo ierakstu. Ja tie ieraksti ir izmētāti kaut kā traļi vaļi, visādi, tad nevajag pa priekšu pārlasīt visus un paturēt atmiņā un tad viņus sakārtot, bet viņus tā arī var datubāzes dzinējs lēkājot uz priekšu, sameklēt viņus pareizā secībā. Un tas saistītais saraksts var būt veidots divos gadījumos. Vienkāršākā gadījumā ir tā, kad sameklēt šo sarakstu pareizā secībā var tikai vienā virzienā. Sameklējot vienu tekošo ierakstu, jūs zinat, kurš ir augošā secībā nākamais ieraksts. Bet ja jūs gribat sakārtot pretējā secībā, piemēram, jūs sākat no beidzamā ieraksta, beidzamais ieraksts nezin, kurš ir viņam iepriekšējais ieraksts. Un tad nekāda ieguvuma šādai saistītam sarakstam nav. Un tāpēc tādos iltīgākos gadījumos mēdz būt tā, kad šo saiti veido apusēju. Iepriekšējais ieraksts zina un norāda uz sekojošo ierakstu, un sekojošam ierakstam savukārt metadatos ir norādīts, kurš ir viņa iepriekšējais ieraksts. Tādā gadījumā jums gan augošā, gan dilstošā secībā tas datu bāzes zinējs var diezgan vienkārši tos ierakstus sameklēt. Ja jums vajag izķiksēt tikai vienu ierakstu ar kaut kādu noteiktu identifikātoru vai noteiktu uzvārdu, tad tas nav obligāti. Jūs vienmēr varat sākt meklēt no sākuma. Bet, ja jūs gribat sameklēt kaut kādu diapazonu un parādīt viņu augošā vai dilstošā secībā, tad šīs apusējās saites, kad vecākais ieraksts vai tālākais ieraksts pēc saraksta zina, kur iepriekšējais un otrādi, tas, protams, palīdz, bet ne visi datubāzes zinēji tā dara. Un tad plus ir tādi, kad arī šāds saistīts saraksts ir diezgan vienkāršs, papildu menedžmenta izmaksas ir tādas, ka veidojot, liekot iekšā jaunu ierakstu, mums ir jānorāda vienas vai divas šīs references. Jāpasaka, starp kuriem ierakstiem viņš jāiesprauž, kas viņam ir sekojošais. Pareizāk sakot, 2 vai 4, jo, ja mēs ten ieliekam kaut kādu jaunu ierakstu pa vidu, tad mums jāizmaina iepriekšējā ieraksta referents, kas tad būtu bijis norādījis uz šo galu, un šitam te savukārt jānorāda tas gals. Mīnus tāds, kad ir grūtāk, neteiksim, ka ļoti grūti, bet grūtāk pievienot datus. Un tāpatās kā arī tam parastai kaudzei, tik un tā pēc dzēšanas paliek neizmantotas vietas. Protams, jūs varat cerēt, ka optimālā gadījumā jūs varēsiet iesprausties vajadzīgā vietā, bet tā cerība ir diezgan maz, jo ļoti bieži ir tā, ka jūs izdzēšat šo ten ierakstu, bet ievietot jūs gribat kaut kur bišķiņ citur. Un tad līdz ar to tāpatās tur var būt tā, ka kaut kas nesenāk. Bet varbūtība ir lielāka, jo šāda lēkāšana, protams, nav teikts, ka šie ieraksti seko viens otram glītā strīpiņā. Taisn otrādi, vispārīgā gadījumā viņi ir diezgan neglītā veidā izkārtoti, un glīto strīpiņu iegūst tikai ar šīm norādēm. Tagad ir tāda ilustrācija parādīts, ja mums ir tā saistītais saraksts, kādā veidā tad tas saistītais saraksts tiek uzturēts un kopts, ja jūs kaut ko mainat. Tad ierakstu dzēšana ir praktiski tikpat vienkārša kā
kā kaudzei. Kaudzei jūs vienkārši izdzēšat vajadzīga apgabala datus un viss, jums tur paliek brīva vieta, kas, protams, sākās ar kaut kādu atzīmi, beidzās ar kaut kādu atzīmi, un datubāzes dzinējs zina, ka tas ir tukšs ieraksts. Un ja jums ir šis saistītais saraksts, viss, kas jums jādara, jums ir šie ten references jānorāda. Un viens no veidiem, kā datubāzes dzinējam ir labi zināt, kur ir tukšie ieraksti, ir taisīt patiesībā divus saistītos ierakstus. Viens saistītais ieraksts ir tāds, kur norāda pilnie, netukšie ieraksti viens uz otru ar šīm te norādēm, vai pointeriem, vai referencēm. Un otrs savukārt saraksts ir tāds, kur viens uz otru norāda tukšie ieraksti. Tad tajā brīdī, kad datubāzes dzinējiem jāmēģina iespraukties kaut kur pa vidu, un tad viņš zina, ka šeit ir viena tukša vieta, un viņam nav pilnā pārlase jāveic pa visiem tiem datu lapām, bet viņš zina, ka nākamā tukšā vieta ir šeit, jo viņa ir norādīta, un šī ir pēdējā tukšā vieta, jo viņa norāde ir uz nekurieni. Un gadījumā, ja jums ir jāiesprauž kāds ieraksts šeit pa vidu, un tie ieraksti līdz tam ir tajā datu lapā izkārtoti bijuši glītā rindiņā, un tukšas vietas nav, nu tad tās saistītais saraksts tiek veidots ļoti vienkārši, tajā kaudzē piekrāmē klāt jaunu ierakstu citā brīvā vietā, un visu, ko dara, tad šim ierakstam nomaina norādi, kad nākamais pēc secības ir šis ieraksts, un šim ierakstam savukārt parāda norādi, ka nākamais pēc secības ir šis ieraksts. Protams, tas datubāzes dzinējs lēkā pa tiem ierakstiem šurpa turpu, bet pluss ir tāds, ka viņam nevajag nekādu milzīgu atmiņu, viņam nevajag atcerēties ar pilno pārlasi, visus ierakstus salasīt kopā. Viss, kas viņam jāatcerās, ir viens tekošais ieraksts, un no tekošā ieraksta viņš, protams, zina, kurš ieraksts viņam ir nākamais jāapskata. Līdz ar to viņš var strādāt tādā ļoti vienkāršā veidā, tā ka viņš līdz vienam ierakstam ir nonācis, viņš to jums var nodot, jūsu aplūkošanai, jūsu skatīšanai, vienalga, ko jūs ar viņu darat. Un tajā brīdī to ierakstu aizmirst, jo viss, kas ir vajadzīgs, viņam ar to ierakstu apstrādi jau ir izdarīts. Un viss sarežģītākais gadījums, kādā veidā datubāzes dzinēji tiek galā ar ierakstu pārvaldību, ir veidot atsevišķu ierakstu rādītāju, vai katalogu, vai direktoriju. Angļu valodā tas ir direktorija, latviešu valodā domas daļās par to, vai sauc par direktoriju, jo grāmatās tas, kas saucās indeks, ir satura rādītājs, vai vienkārši rādītājs, vai arī pa katalogu. Katalogs savukārt ir ieviesies no bibliotēku informācijas sistēmām, jo tā, ka jūs ejat uz biblioteku, jūs vajadzīgo grāmatu starp tiem daudzajiem desmitiem vai simtiem tūkstoši nemeklējat, tur šķirstot visus plauktus pēc kārtas. Jūs pa priekšu aiziet uz bibliotēkas katalogu un sameklējat šīs grāmatas kartīti, vai jums papīra tādā klasiskā sistēmā vai elektroniskajā katalogā, un tad jūs uzzinat, kur faktiski plauktā tā grāmata atrodas. Pirmkārt, rādītāji var veidot daudzos un dažādos veidos, un katram no tiem ir savs pluss un savs mīnus, un galvenais mīnus ir tāds, ka jebkura rādītāja kopšana ir diezgan sarežģīts darbs. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neviens neveidojam paši savus datubāzes dzinējus no jauna, jo piņķerēties ar šādu rādītāju uzturēšanu, veidošanu mums, protams, nepatīk. Bet, pluss tādiem rādītājiem ir tas, ka meklēšana ir ļoti atvieglota, daudzos gadījumos būtiski atvieglota. Salīdzinoši vienkārši ir pievienot datus, ne tikai beigās esošajiem, bet jebkurā vietā, un ar šādu rādītāju sistēmu ir daudz lielāka iespējamība, ka mēs varam atkal izmantot brīvās vietas tādā gadījumā, ja mums dati tiek dzēsti. Un tāpēc tajā brīdī, kad jūs pasakāt datu bāzei, kad jūs pēc kaut kāda lauka šos ierakstus indeksēsiet, tad veidosiet viņam satura rādītāju. Tajā brīdī šis satura rādītājs kaut kādā nebūtu veidā, pēc jūsu ieskatiem vai pēc datu bāzes zinēja ieskatiem tiek arī izveidoti. Tad, principā,
lielākoties ir 2 varianti. Tie jums ļoti triviāls tabula un ieraksti. Jūs viņus krāmējat kaudzē, tiklīdz jūs sakat, ka jūs viņus gribēsiet indeksēt, tajā brīdī tiek izveidots kaut kāds būtu satura rādītājs. Pārējie varianti ir tādi pa vidus risinājumi, tā teikt, atkal nišas gadījumi, kurus atsevišķos gadījumos var izmantot, bet, tie nav pārāk izplatīti. Un tātad galvenie principi, kādi tiek ievēroti, veidojot satura rādītājus, ir apmēram 3. Atkarībā no tā, kādā abstrakcijas pakāpē jūs uz to visu lietu raugaties. Tad viens no indeksa veidiem ir veidot sakārtotu ierakstu un viņu satura rādītāju. Tas ir ļoti klasisks veids, tādā veidā strādā visādas klasiskas papīra, grāmatvedības un bibliotēku sistēmas. Tur arī tiek kārtots. Tad otrs veids ir binārais koks, un tas ir nevis klasisks binārais koks, par ko jūs daži esat mācījušies, bet binārais koks ar paplašinājumiem, un tad var veidot visādas jaucēju funkcijas. Un, kā jūs labi saprotat, visos šajos gadījumos bez faktiskās ierakstu datu pārvaldības mums ir menedžmenta izmaksas, mūsu datu bāžu dzinējs noslogo datora procesoru, izmanto datora atmiņu, priekš tam, lai šo satura rādītāju izveidotu. Bet pie tā pieskaršos vēlāk. Pieredze rāda, ka šīs menedžmenta izmaksas atmaksājās izmantot. Un, ja mēs veidojam sakārtotu indeksu, tad tas princips ir tāds. Ja šo sakārtoto sarakstu indeksu veido primārai atslēgai, tad vairumā gadījumu datu bāzes dzinēji tos ierakstus, tos klucīšus tajā kaudzē sabīda tā, ka ierakstu secība tik tiešām atspoguļo sarakstu secību. Tas ir diezgan piņķerīgi, jo ja jums ir no 85,000 jāizmaina pirmais ieraksts, tad visi pārējie 85,000 mīnus 1 ir bišķiņ jāpabīda. Protams, tas ir tādā mistiskā gadījumā, kad mums nav nekur brīvas vietas. Patiesībā no tiem 85,000 jāpabīda tik daudz ierakstu, kamēr parādas vismaz viena brīva vieta viena ieraksta garumā, un pēc tam mums vairs, protams, visi ieraksti jāpārbīda nav. Un taisni tāpēc tajā datu bāzes lapās atstāja bišķiņu brīvu vietu, lai viena ieraksta pievienošana nebūtu milzīgas menedžmenta izmaksas. Un gadījumā, ja jums tiek veidots tiem pašiem datu laukiem arī citas kaut kādas atslēgas, piemēram, pēc citiem laukiem, tad satura rādītājs ir līdzīgi tāpat kā bibliotekas sistēmā, kā likums ir alfabētiskais un ir tematiskais. Tad, piemēram, visas grāmatas fiziski var sakārtot pēc alfabēta, un savukārt pēc otra rādītāja viņi taisa atsevišķu rādītāju, kurā ir tikai references uz šiem ierakstiem. Un, lai samazinātu šo satura rādītāju menedžmenta izmaksas, tiek izmantoti tādi viltīgi gadījumi. Jūs varat iedomāties, ka normālā gadījumā, kā tas ir bibliotēkā, visas grāmatas tajā satura rādītājā ir reģistrētas. Lai jūs varētu viņus sameklēt gan pēc alfabēta, gan pēc tematiem. Un, ja visas grāmatas tajā satura rādītājā ir reģistrētas, tādā gadījumā tas ir tas blīvais satura rādītājs. Un blīvam satura rādītājiem ir tāda nelaime, ka ja jums jāiespraucas kaut kur pa vidu, tad 100% visos gadījumos jums tas satura rādītājs būs bišķiņ jāpabīda. Un jāpabīda, ja jums nebūtu brīvas vietas pilnīgi nemaz, tad ievietojot pirmo ierakstu starp 85,000, mums būtu jāpārvieto visi 85,000. Tā kā mēs esam piesardzīgi un mēs rezervējam brīvas vietas, mums jāpabīda būs uz priekšu tik daudz ieraksti,
kamēr mēs kaut kur viņus pabīdīsim līdz tai brīvajai vietai. Un mums, attiecīgi, viena brīva vieta paliks mazāk. Bet databāzes dzinēja atšķirībā no bibliotekas sistēmas mēģina smaukties, un lai nebūtu tā, ka jebkuru ierakstu kaut kur pa vidu ievietojot, ir šis satura rādītājs jāpabīda, viņi mēdz veidot arī tādus reti sakārtotus indeksus, kur ir reģistrētas nevis tur visas grāmatas un visi darbinieki, bet, tādā saprātīgā veidā izlasīti tikai kaut kādi zīmīgākie no tiem. Šajā gadījumā tur ir vidēji izveidots rādītājs uz kādu katru 3., 4. ierakstu. Un tādā gadījumā, ja mums ir kaut kur šeit pa vidu jāieliek viens jauns ieraksts, tad mums nekāda satura rādītāja pārbīdīšana nebūs jāpārveido, jo, mēs esam pamanījušies ielikt kaut kur tādā vietā, kur šajā satura rādītājā ir caurums. Un apsvērums par labu vienam vai otram satura rādītājam ir atkarībā no tā, cik bieži jūs gribat mainīt esošos ierakstus. Ja jums ļoti bieži ir jāveic kaut kāda esošo ierakstu maiņa, jūs, protams, negribat kaut kādas papildu menedžmenta izmaksas katra viena ieraksta pievienošanai, vai, iestarpināšanai, pareizāk sakot, vai katra viena ieraksta modificēšanai. Un tādā gadījumā ir vērts veidot šādu nepilno reto satura rādītāju. Ja jums pamatā vienmēr dati tiek tikai lasīti un meklēts viņus, tā teikt, pareizā secībā, attēlošana un tam līdzīgi, un tad jūs gribat, protams, maksimāli ātri to visu iegūt. Tādā gadījumā, protams, ir labāk veidot pilnu satura rādītāju, jo tad mums nav tādas neefektīvas metodas, ka pēc tam, kad mēs esam dabūjuši kādu norādi, tad mums tomēr ir pēc kārtas kādi pāris ieraksti jāapskata. Labi, iepriekšējo lekcijas pusi beidzām ar to, kāpēc ir ērti vai neērti izmantot blīvi vai reti sakārtotu satura rādītāju. Mēs jau runājām nedaudz par to vispārīgā relācija algebras principos. Šīs atslēgas, pēc kurām mēs datus kārtojam, viņas var būt saliktas. Jūs varat sakārtot tikai pēc uzvārda, bet, lai jums tas glīti izskatītos, jums, protams, ir vēlams sakārtot pēc uzvārda un vārda. Un šajā gadījumā, tad, lai jums tas notiktu tā ļoti skaisti automātiski, tad jums tas satura rādītājs jātaisa nevis vienkārši pēc uzvārda, bet pēc uzvārda un vārda summas. Un tad tādā gadījumā jūs datu bāzu dzinējumu tā arī varat norādīt, ka tad, kad veidosiet šo satura rādītāju, jeb indeksu, tad jāņem vērā nevis tikai viena lauka vērtība, bet 2 lauku vērtības. Ja tā ir primārā atslēga, tad, protams, datu bāzu dzinējs var tieši tādā veidā fiziski tajās datu lapās, failos tos ierakstus saglabāt, bet ja tā ir kāda papildu atslēga, tad, protams, tie dati var būt sakārtot kaut kā savādāk, piemēram, pēc studenta kartes identifikātora. Un tad, jebkurā gadījumā tie sekundārie vai saliktie ieraksti ir tāds papildu rādītājs, kurš norāda uz fiziskajiem ierakstiem, kuri var būt sakārtot jebkādā secībā, un tajā skaitā vispārīgā gadījumā var pieļaut tādu gadījumu, ka viņi vispār nekā nav sakārtoti. Šādi papildu satura rādītāji, protams, aizņem papildu diska vietu, un viņu jēga un ideja ir tikai tāda, ka jums ten ir, piemēram, satura rādītājs pēc kaut kādiem pilsētu kodiem, katram iespējamai vērtībai, tur no 350, 400, 500, ir parādītas viens vai vairākas norādes, tie pointeri vai references, un tās norādes savukārt norāda uz faktiskajiem datiem. Un tad šeit meklējot pēc viena no šiem ārējām atslēgām vai ārējiem papildu indeksiem, tad jūs secīgi lasat šo satura rādītāju, bet, lai izķeksētu no tiem datus ārā, tas datu bāzes zinējs lēkā šurp turp pa datiem tik samezglotā veidā, cik samezglota dati tie ir. Un, ja mums interesē, piemēram, vārds plus uzvārds, vai arī vēl kaut kas, var veidot vienu vai vairākus saliktos indeksus, kas tāpatās secīgi ir parādījuši
iespējamo vērtību summas, kādas viņas ir, un attiecīgi norādes. Nu, šeit, piemēram, ir kaut kādi darbinieki parādīti, cik viņi veci, kādas viņu tur ir algas. Tad vienkārši indeks ir, piemēram, sakārtots saraksts, kas norāda uz konkrētajiem datiem pēc vecuma, pēc algas, un tad ir 2 saliktie indeksi, priekš sakārtos pēc vecuma, pēc tam pēc algas. Bet, ja jums vajag pretējā secībā un jums tāda satura rādītāja indeksa nav, jums, protams, atkal jātiksē tie ieraksti visi pēc kārtas, jāpatur viņi atmiņā, tad viņi ir jāsašķiro, un tas ir diezgan grūti, jo tad visi šie ieraksti ir jāpatur atmiņā. Tad var veidot atkal otru saliktu indeksu, pa priekšu sakārtoti pēc algas un pēc tam pēc vecuma. Nu, un visi šie indeksi, protams, jums aizņem papildu vietu cietajā diskā. Un ja jums dati savukārt ir īsi, bet indeksi ir ļoti daudz, tad nereti gadās tā, kad indeksi patiesībā datu bāzē aizņem vairāk vietas nekā paši datu bāzes dati. Un tāpēc, ja jums to datu nav daudz, piemēram, tur daži simti ierakstu, tad bieži vien tādas tabulas nemaz neindeksē. Nu, lūk, tagad pievērsīsimies pie daudz viltīgāka satura kārtošanas veida. Tas ir binārais koks. Un bināro koku mēs izmantojam kāpēc? Tātad, ja mēs skatījāmies atpakaļ, kā tas ir ar satura rādītāju, lai mēs sameklētu vienu konkrētu ierakstu, mums netiek precīzi garantēts, cik daudz data apstrādes operācijas soļi mums jāveic, lai sameklētu vienu konkrētu ierakstu. Protams, mēs varam, tā teikt, izmantot tā saucamo best guess, censties vislabākā veidā uzminēt, kur kas atrodas, un ja mums jāsameklē kaut kādi ieraksti, kur vērtība ir apmēram pa vidu, tad mēs varam skatīties satura rādītāju apmēram pa vidu un cerēt, ka tur tik tiešām viņi arī būs. Bet problēma ir tāda, ka sakārtojums pēc šīm datu vērtībām var būt nevienmērīgs. Piemēram, kā šajā gadījumā ar vērtību 700 ir daudz vairāk ierakstu nekā ar pārējām vērtībām. Un jo nevienmērīgāks ir sakārtojums, jo sliktāk mums tas vislabākā veidā mēģināt uzminēt strādās. Jo vairāk ir šādi nevienmērīgi ieraksti, jo vairāk viņi būs kaut kur nobīdīti šurpu turpu. Ja mēs sāksim meklēt apmēram pa vidu, tad ļoti ticams, ka mēs stipri šķērsām būsim aizmeklējuši. Un, lai ar šādām nelaimēm cīnītos, tad klasisks veids, kā to dara, ir izmantot bināru koku. Un skaists binārs koks tajā vispārīgajā matemātiskajā formā šeit ir parādīts. Tātad klasiskajā binārā kokā ir tā, ka, lai mēs sameklētu vienu konkrētu vērtību, tad mēs sākam no vienas tās virsotnes, kura norāda tikai uz 2 citām virsotnēm un tās savukārt uz 2 citām. Lai mēs sameklētu, piemēram, vērtību 6, mēs sākam no 2, uz vienu pusi tur ir 5, uz otru 7, tad mums jāskatās, kurš ir tuvāk, tad ir tādi nosacījumi lielāks, mazāks vienāds un tā tālāk. Nonākam uz 7, pēc tam uz 6, un tad mēs esam priecīgi, mēs esam sameklējuši. Un tad šādā binārā kokā, ja viņš ir vienmērīgi izkārtots, tad mums tas garantētais operāciju daudzums, cik daudz mums jātaisa lēcieni no viena satura rādītāja vietas uz citu, lai sameklētu vajadzīgo ierakstu, ir garantēts kaut kāds maksimums. Bet arī ar parastu bināro koku tas nav tik vienkārši. Atkal mums parādās tāda nejaucība kā ierakstu dzēšana. Ja mums tas binārais koks ir daudz maz balansēts, daudz maz līdzsvarots, tad, protams, ir tā, ka tā koka dziļums ir aptuveni logaritms no šo kopējo apskatīto ierakstu skaita. Tad šis kopējais operāciju lēcienu skaits patiesībā nozīmē tik daudz, cik ir kārtas. Binārā kokā tad cik daudz divnieku kārtas tajā ierakstu skaitā. Bet iedomājieties, kad ir tāds gadījums, ka mēs izdzēšam ierakstus ar vērtību 7, ar vērtību 2, ar vērtību 6, ar vērtību 11, ar vērtību 5.
Un tad mēs sākam meklēt ar 2, un mums jāsameklē 4, tad mums patiesībā pilnā ierakstu pārlase. No 2 mēs nonākam uz 5, no 5 mēs nonākam uz 9, no 9 mēs nonākam uz 4. Un tātad vienkārši klasisks binārais koks, ja viņš netiek līdzsvarots, mums negarantē to, ka mēs vienmēr nonākam ar soļu skaitu, kas ir logaritms no ierakstu skaita. Taisn otrādi, ja mēs necīnamies par to, lai mums tas binārais koks līdzsvarots, vissliktākā gadījumā mums tas binārais koks var prasīt pilnu ierakstu pārlasi. Un tāpēc, tad, kad šo principu ievieš datu bāzes tehnoloģijās, izmanto nevis klasisko bināro koku, bet tā saucamo B koku. Un B koks ir pavisam cita lieta nekā binārais koks. Un B koki arī ir daudz un dažādi, bet datubāzēs izmanto nevis vienkārši B koku, bet B plus koku. Un ar ko viņš atšķirās no klasiska koka? Tad daļēji ar to, ka pirmkārt, ja klasiskajā binārajā kokā no vienas virsotnes vienmēr bija norādes uz 2 citām virsotnēm, tad tajā B kokā nav teikts, ka viņš norāda obligāti uz 2. Viņš var norādīt vienlaicīgi uz kaut kādām vairākām. Tad tas nav divnieka kārtas, netiek izmantotas, bet pēc kaut kādiem apsvērumiem citas kārtas. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka tas B plus nozīmē to, ka šis koks vienmēr tiek līdzsvarots. Ja mēs izdzēšam visus šos ierakstus ārā, kas ir kreisajā pusē, tad datu bāzes dzinējs to pamanīs, un viņš uztaisīs kā pamat virsotni vai nu 5-nieku, vai nu 9-nieku. Lai mums ir vieglāk sākt uz vienu vai uz otru pusi raudzīties. Un trešā lieta ir tāda, ka B plus kokā tiek izmantot arī tāda lieta, kā tiek uzlabots veids, kā pēc kārtas parādīt visus ierakstus. Binārajā kokā pēc kārtas parādīt visus ierakstus ir diezgan draņķīgi, jo mums ir jātaisa daudzi lēcieni kokam uz augšu un atkal uz leju. Piemēram, mēs gribam parādīt visus pēc kārtas, un tad mums jāparāda viens divnieks, tad mēs aizlasam, skatāmies uz otru divnieku, tad mums jāparāda, kas ir nākamais 4-nieks, tur 5-nieks, diezgan draņķīgi. Mums par to koku jālēkā uz augšu un uz leju. Un B plus kokā tāpēc ir tāda lieta, kad te, kur atrodas faktiskie ieraksti, viņš ir arī tajā skaitā šīs saistītais saraksts. Ja mēs gribam vienkārši ierakstus parādīt glīti pēc alfabēta vai ciparu augošā secībā, tas binārais koks nemaz netiek izmantots. Pareizāk sakot, B koks, jo viņš nav binārs. Tad vienkārši lasa ierakstus sākot ar 1, un tad no viņa norādes pāriet uz nākamo ierakstu klucīti, pēc tam no nākamā ierakstu klucīša uz nākamo ierakstu klucīti, un visa šī saimniecība vispārībā netiek izmantota. Un tāpat arī pretējā secībā tas ir dubulti saistīts saraksts. Ja mēs gribam sākt no pēdējā uz 1, tad viņam ir šīs apusējās norādes. Ieraksts ar mazāku ciparu zina, kurš ir nākamais ieraksts lielāku ciparu, un ieraksts lielāku ciparu zina, kurš ir iepriekšējais ieraksts ar mazāku ciparu. Tad var ļoti skaisti lēkāt pa šiem datiem turp un atpakaļ, to B koka saimniecību neizmantojot. Ja mums jāatrod viens konkrēts ieraksts no visas tās saimniecības, tad ierakstu dzinējs klejo pa šo B koku, pa tiem attiecīgiem sazarošanās nosacījumiem, kamēr viņš nonāk līdz vienam vajadzīgiem ierakstam. Tātad B plus koks ir binārais koks, kas nav īsti binārs, bet tas ir vienkārši koks, apvienots ar saistīto sarakstu. Un tas B koks piedevām tiek vienmēr līdzsvarots. Ja jūs esat tik slikti uzvedaties un no tā B koka nodzēšat precīzi vienu pusi nost, tad dzinējs par šo sākuma punktu, to virsotni, uztaisīs citu vietu. Lai vienmēr, tā, ka jūs sākat meklēt, tik tiešām jums tie meklēšanas nosacījumi būtu logaritms no ierakstu skaita, nevis visi ieraksti pēc kārtas. Un tad no grāmatas paņemts retu reizi latviešu valodā viens no B plus koka piemēriem. Un tad jūs tad varat redzēt, labajā pusē parādīt tā B koka saimniecība. Tad ir tad kaut kādi dīvaini dati, kas ir apzīmēti vienkārši ar datiem, kuriem ir viņu kaut kāda primārā atslēga. Skaitliska vērtība tur 1, 2, 11, 9, tralalala, visi visādi.
Tātad tajā B koka sadaļā datu bāzes zinējs sameklē aptuveni vidējo vērtību, un vidējā vērtība domāta nevis pēc šīs skaitliskās vērtības, bet vidējā vērtība domāta pēc tā, lai sākot meklēt uz vienu vai uz otru pusi, tas lēcienu skaits būtu aptuveni vienāds. Gadījumā, ja šie ieraksti būtu tā, kad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 līdz 20 un beigās 125, tad vidus nebūtu aptuveni 60 vai 75. Tad vidus būtu aptuveni 20. Tad šis vidus ir nevis skaitliskā vērtība, bet vidus ir aptuveni tā vieta, kur ir apmēram vienāds lēcienu skaits, vai nu meklējot pēc lielākas vērtības, vai nu meklējot pēc mazākas vērtības. Tad šajā gadījumā tās skaitliskās vērtības ir izkliedētas daudz maz vienmērīgi, maksimālā vērtība gan nav īsti tuvu. Maksimālā vērtība 68, bet vidus ir 40. Tad tas B koka sākums ir bišķiņ vairāk uz maksimumu aizbīdīts. Nu, tad skatās, ja mums jāmeklē kaut kāds ieraksts 11, vai viņš lielāks par 40 vai mazāks par 40. Aha, mazāks par 40. Mēs aizim uz šeieni, tad ir 10, 21, mums jāskatās, vai viņš lielāks par 21, mazāks par 21, mazāks par 10. Tad redzat, ka šeit ir veseli 3 nosacījumi. Tas ir nevis binārs koks, bet vienkārši koks, kurā jau šeit bija 2 izvēles, bet šeit, piemēram, ir 3 izvēles. Ja mēs meklējam 11, tas ir lielāks par 10, mazāks par 21, ar trešo lēcienu mēs esam sameklējuši satura rādītāju ierakstam 11, un šeit ir viņa norāde, kur tas ieraksts fiziski atrodas, kur ir viņa dati. Tātad ar 3 lēcieniem mēs tikām līdz satura rādītāju vajadzīgai vietai, 4. lēciens bija izķeksēt no data apgabala konkrētos datus. Ja mēs gribam apskatīties datus vienkārši augošā secībā, tad mēs to B koka saimniecību vispār neizmantojam. Mēs izmantojam to daļu, kas ir saistītais saraksts. Mēs sākam no 1, 2, 9, 10, 11, un ten, kur beidzās kaut kāds viens tas satura rādītāja daļa, mums ir norāda uz nākamo, pēc tam ir norāda uz nākamo, mēs izceļojam cauri šim saistītajam sarakstam. Šeit nav parādīts otrs gadījums, ja mēs gribētu saistīto sarakstu ņemt pretējā secībā no maksimālās vērtības uz minimālo vērtību, tad te bija jābūt vēl arī pretējai secībai. Normāls datu bāzes zinējs taisa to saistīto sarakstu abās secībās, gan augošā secībā, gan dilstošā. Šajā gadījumā tas nav parādīts. Un B plus koks ir klasiskais un standarta gadījums, kā veidot šo satura rādītāju, ja mēs datus indeksējam, bet tas nav vienīgais veids, jo viņš prasa diezgan lielas menedžmenta izmaksas. Viņš ir ļoti labs zelta vidusceļš, kā datus meklēt un kārtot, bet dažādos ekstremālos gadījumos tas tuvu nav labākais. Un tāpēc ir arī citi netieši noteikti satura rādītāji. Un tad galvenā ideja ir tāda, ka mūsdienās procesoru veiktspēja pieaug daudz straujāk nekā disku ātrdarbība. Ka katros 18 mēnešos procesoru veiktspēja pieaug aptuveni 2 reizes. Savukārt cieto disku ātrdarbība pieaug 2 reizes labi ar katros 10 gadus. Un tāpēc cietie diski ir arvien lielāka bremze attiecībā pret procesoriem. Un tāpēc ir visas metodas labas, kas arvien vairāk izmanto procesoru veiktspēju, un savukārt cietos diskus liek pēc iespējas vairāk mierā. Un tāpēc ieviešās arvien jaunas metodas, kas diezgan intensīvi izmanto procesoru, jo tas notiek ātri. Savukārt diezgan maz izmanto cieto disku, jo tie mūsdienās ir salīdzinoši lēnas iekārtas. Un tad netieši veids, kā apstrādāt datus, kas ir aprakstīts arī jūsu grāmatā diezgan detalizēti, ir veidot tā saucamās bitkartes. Un bitkarte nav nekas ļoti sarežģīts, no tā nevajag baidīties. Piemēram, šeit mums ir kāda datu tabula ar cilvēkiem, un viņi ir piesaistīti kaut kādām grupām. Un tās grupas mums ir diezgan svinīgi apzīmētas ar veseliem 2 burtiem. Mēs viņus varējām apzīmēt vēl svinīgāk ar 85 burtiem. Tur IT, BI, TU, KO. Un tas mums prasa
milzīgi daudz datus ierakstīt datu bāzē un milzīgas procesoru jaudas. Priekš 2 burtiem tas varbūt tās nav ļoti daudz, bet tik un tā. Mēs šādu te gadījumu, kur mums ir vajadzīgas 2 vai vairāk rakstuzīmes, varam aizstāt ar vienu vienīgu bitu. 2 rakstuzīmēm pāriet uz 1 bitu, tas būtu 16-kārtīgs ieguvums, bet ja tur ir iespējams līdz 85 rakstuzīmēm rakstīt, tad tas būtu daudz lielāks ieguvums. Tādā gadījumā, veidojot šo tabulu satura rādītāju, izveido tā saucamo bitkarti, izveido atsevišķu tabulu, kurā ir sarakstītas visas iespējamās šīs grupu vērtības IT, BU, TU, KO, kā atsevišķi lauki. Un tad katram no šīm vērtībām tiek piešķirts savs atsevišķais bitiņš. Tātad, ja kāds darbinieks grupā vai students grupā IT, tad viņam pirmais bits ir viennieks, pārējie biti, protams, ir 0. Ja viņš ir otrajā grupā, tad viņam otrais bits ir viennieks, pārējie 0. Ja viņš ir trešajā grupā, tad viņam ir trešais bits viennieks, pārējie 0. Var sakot, mēs piederību grupai nevis ļoti svinīgi norādam, ierakstot tur vajadzīgos laukus vai ieliekot tur attiecīgu ārējo atslēgu, referenci uz šīm grupām, bet mēs šo piederību apzīmējam tikai vienu bitiņu atsevišķā bitu laukā. Un mums pavisam jauks sanāk tāds gadījums, ja kāds no tiem studentiem pieder vairāk kā vienai grupai, mums nevis tur jāveido tur papildu ieraksti un vēl kaut kas tikpat svinīgs, mums ir tikai jānomaina viens bitiņš no viennieku uz 0. Ierakstu skaits mums no tā nemainās. Tad līdz ar to mēs varam būtiski samazināt to datu apjomu, kas mums cietajā diskā ir jāglabā. Un viss sarežģītākais gadījums, bet kas arī tiek diezgan daudz izmantots, ir izmantot jaucēju funkcijas. Latvijas terminoloģijā ir ļoti svinīgi paskaidrots, ka hash function ir jaucēju funkcija, bet diemžēl nav paskaidrots, kāds latviešu termins būtu tam rezultātam, ko angļu valodā bieži vien sauc vienkārši par hash. Vārds sakot, hash ir kaut kas samaisīts, vai arī gaļas gadījumā tas var būt arī maltā gaļa. Un tad latviešu valodas grāmatā to sauc arī žargonā vienkārši par hash. Un tad jaucēju funkcijas galvenā ideja ir sekojoša. Mēs jau runājām par to, ka var darboties diezgan neoptimāli tādā gadījumā, ja mums ierakstu vērtību sadalījums ir nevienmērīgs. Piemēram, mums ir ļoti daudz vērziņi un nav neviena vītoliņa, tad mūsu best guess, tas variants, kad mēs varētu sākt meklēt tur kalniņu kaut kur pa vidu, visticamāk būs diezgan slikts minējums. Jo mums pa priekšu būs milzīgi garš saraksts ar bērziņiem, pēc tam kalniņš un vītoliņš būs patiesībā sarakstam pašās beigās. Ja mēs sākam meklēt no vidas, tad mēs sākam meklēt diezgan neoptimālā veidā. Un līdz ar to mums ir problēmas ar šo B koka līdzsvarošanu un visādām tādām lietām. Un jaucēju funkcijas galvenā vērtība ir tāda, ka viņa piekārto jebkurai ierakstu vērtībai kādu citu vērtību, kas vienmēr ir ļoti vienmērīgi sadalīta, ļoti līdzsvarota. Grāmatā ir aprakstīts, kā to var darīt, piemēram, izmantojot veselo skaitļu aritmētiku, dalīt un skatīties atlikumu, un tad izmanto kādu lielu pirmskaitli, kas ir apmēram tikpat liels kā potenciālais ierakstu skaits, un atlikumu, protams, sakārtojas diezgan vienmērīgi. Piemēram, ja mēs skaitļus no 1 līdz 100 veidojam pēc atlikumu, un mums viņi patiesībā ir sakārtot tā, ka mums ir visi skaitļi no 1 līdz 10, un pēc tam ir 99, tad mums ir diezgan nevienmērīgi. Bet ja mēs skatāmies atlikumu pēc, 13, tad mums tur sanāk jau diezgan skaistāk tā lieta. Un hash funkcija strādā līdzīgi. Piemēram, mums var būt diezgan līdzīgi cilvēki Jānis Bērziņš, Juris Bērziņš, un tur kāds tur drausmonis Zorjaks Vegerīlīs tur lec no visiem ārā. Bet ja mēs uzrīdam viņiem hash funkciju virsū, mums viņi izskatās ļoti skaisti, unikāli un ļoti atšķirīgi. Un ten ir angļu valodā no grāmatas parādīts piemērs. Piemēram, viens no variantiem ir izmantot šādiem vārdiem, piekārtot tur kaut kādus bitiņus. Un tad galvenā ideja ir tāda,
ka šie vārdi var atšķirties tikai pa vienu burtu, un viņi var būt sadalīti nevienmērīgi, tā kā angļu valodā, protams, tāpat kā latviešu valodā, dažādi vārdi un dažādi burti ir nevienmērīgi sadalīti, tad tā hash funkcijas rezultāts būs vienmērīgi sadalīts. Un līdz ar to mums patiesībā nav īpaši jācīnās ar šī B koka līdzsvarošanu. Mums viņš vienmēr sanāk līdzsvarots pats no sevis. Un tādā gadījumā, tā kā mēs liekam kaut kādus jaunus ierakstus klāt vai ņemam nost, mums patiesībā ar šī satura rādītāja līdzsvarošanu nav jānodarbojās. Mums tā līdzsvarošana tiek iegūta tajā brīdī, ka mēs viņam uzrīdam kaut kādu jaucēju funkciju virsū. Un tā ļoti plaši izmantota metode, to izmanto arī interneta pasaulē, un vēl visur, kur, piemēram, tā kā jūs izmantojat vietrāžu saīsinājums, tur kaut kādu bit.ly vai vēl kaut ko, viņi arī tai jūsu vietrādim uzrīdā hash funkciju, un jūs iegūst kaut ko ļoti īsu un skaistu, kas ir stipri atšķirīgs no jebkā cita. Pavisam kopā skatoties, kāds, kurš paņēmiens cik labi strādā, ten ir paņemts no grāmatas, tikai biškiņi pielabota terminoloģija. Tātad vienkāršākais variants ir nevis pirmais pēc kārtas, bet otrais pēc kārtas. Tātad, ja mēs datus diskā rakstam vienkāršā kaudzē, tad mēs daudz maz optimāli varam izmantot cietā diska vietu. Toties mums lasīšana pēc kārtas ir diezgan piņķerīga, mums nejauša lasīšana diezgan piņķerīga. Ja mēs izdzēšam kādu ierakstu, mums paliek neizmantot diska vieta, toties mums ļoti viegli pievienot jaunas ierakstus un arī labot mums pārāk lielas grūtības nesagādā. Nākamais sarežģītākais gadījums, ko pārāk bieži neizmanto, ja neskaita to, ka tik tiešām izmanto kaut kādus klasifikātorus, kurš kā likums parasti vajag vai nu sakārtot augošā secībā vai dilstošā secībā. Tad diska vieta izmantot ir aptuveni tāpat kā kaudzei, nāk tikai papildu šies norādes uz nākamo un iepriekšējo vērtību. Toties ļoti skaisti mēs viņus varam sakārtot augošā dilstošā secībā. Nejausa lasīšana mums tāpat ir pilnā pārlase. Ja mēs kaut ko izdzēšam, tad mums paliek neizmantota diska vieta. Ja mēs gribam kaut ko pa vidu iesprausties, tad mums vidēji ir jāpāraksta puse no nevis faila, bet puse no tās data tabulas. Patiesībā tas ir pārspīlēt teikt, ja mēs esam bijuši piesardzīgi, mums ir rezervēta brīva vieta, mums jāpabīd uz priekšu tik daudz ieraksti, lai kaut ko iespraust pa vidam, kamēr mums atrodās brīva vieta un tālāk tāpēc vairs pabīdīt nevajag. Ja mums brīvas vietas nav, tad tik tiešām mums pēc tam vidēji ir jāpārbīda puse no visiem datiem. Un ja mums arī kaut kas jālabo, un kāds, kas bija pa vidu, palika pirmais vai kā savādāk atkal, mums jāpārbīda tik daudz ierakstu, kamēr mums atrodās brīva vieta, kur mēs vairs varam nepārbīdīt. Tad nākamais variants ir izmantot indeksu, kas visbiežāk mūsdienās ir tas B plus koks, un B plus koks tātad ir saistītais saraksts apvienojumā ar koku, un tad līdz ar to viņam ir saistītā saraksta un koka īpašības. Tad vieta uz diska ir, es gribētu teikt tā, ka bieži vien ļoti neoptimāla, indekss var aizņemt vairāk nekā dati, ja jūs ļoti daudz indeksus izmantojat. Toties visa veida lasīšanas ir ļoti ātras. Vienīgais tad nelaimi tā, ka jebkurus esošos datus mainot, kaut ko izdzēšot, esošo pamainot un tā tālāk jāveic pārindeksācija. Un tas ir, protams, diezgan liels menedžmenta izmaksas, un līdz ar to indeksa spēju strādā, ja jūs tikai pievienojat kaut ko jaunu klāt, bet ja jūs tur ņudzinaties pa esošo, tas ir diezgan piņķerīgi, bet labā ziņa ir tāda, ka procesori mūsdienās ir diezgan ātri. Un viselegantākais variants, kas diemžēl ir piņķerīgs pats pēc sevis, ir izmantot jaucēju funkciju. Jo jaucēju funkcija jums no nelīdzsvarotiem datiem, kaut kādiem nezināmiem, vienmēr uzģenerē cita datu vērtību, kas vienmēr ir līdzsvarota. Līdz ar to nekāda līdzsvarošana jums vairs jānodarbojas nav, un jums nav jāveido īpašs indeks, milzīgi jākopj un satura rādītājs. Un viņam ir nepieciešama neliela papildus vieta. Patiesībā jaucēju funkcija bieži vien aizņem daudz mazāk nekā kārtīgs indeks.
Visas pārējās operācijas ir ļoti ātras un ļoti viegli veicamas, ja neskaita pašu hash funkcijas izrēķināšanu. Tad, ja jūs to hash funkciju varat izrēķināt ātri un skaisti, tad viss pārējais jums notiek ļoti ātri un vienkārši. Lūk, tas tad teorētiskajā daļā ir viss. Pēc kāda laika tad mēs tiekamies